Brokastis ir ļoti svarīga ēdienreize, un to es esmu sapratusi jau krietni laiku atpakaļ, bet kādas ir mūsu brokastis un cik viņas ir kvalitatīvas. Manējās nevisai kvalitatīvas bija un nevisai pilnvērtīgas. Un tāpēc es sapratu, ka ir kaut kas dzīvē jāmaina, jo pieaugot liekam svaram. Brokastis ir pirmās, kas to ietekmē un meklēja risinājumus. Un es meklēju daudz risinājumus, kā sabalansēt savas brokastis, kā paēst, lai pietiek visai dienai, jo nākamā bija tikai vakariņu ēdienreize. Un meklējot dažādus atbalstus, sapratu, ka vienam to ir grūti izdarīt. Atradu atbalsta grupu, kurā tādi kā es arī meklē atbalstu, palīdzību, informāciju un pamainīju savas brokastis. Pamainot tikai savas brokastis, man ļoti daudz kas mainījās. Mainījās pašsajūta, mainījās enerģija, sāka korģēties svars, kas bija arī viens no maniem primārajiem mērķiem. Un kādas tad izskatās manas brokastis šobrīd? Es savas sviestmaizes esmu nomainījusi pret sabalansētu uzturu kokteili, kurā ir viss nepieciešamais vienai ēdienreizē, kas vajadzīgs manam organismam. Šim sabalansētajam kokteilim es lieku klāt papildus olbaltumvielas, kas ir ļoti būtiskas, jo mēs principā sastāvam no olbaltumvielām. Ja es viņas pietiekamā daudzumā neielieku, tad es arī nevaru atjaunoties. Klāt es lieku vēl šķiedrvielas, kas ir atbalsts mūsu zarnu trakta darbībai, vēdera izējai, un kas arī ļoti būtisks, jo, ja nedarbojās zarnu trakts, tad arī nevar uzsūkties tas viss labais, ko mēs apēdam. Un manās brokastīs ir ļoti svarīgs arī ūdens režīms, jo visi procesi mums organismā notiek ūdenī, un tāpēc tam ir jābūt pietiekamā daudzumā. Es kādreiz ūdeni nedzeru vispār. Varbūt glāzi pa dienu. Vienkārši nebija laika. Un kādu brīdi nav laika, un pēc tam kādu brīdi jau pienāk laiks, kad viņš vispār vairs neprasa. Ārpa ūdeni manā organismā atbild šāds alvejs dzēriens, ko es dzeru no rīta pašu pirmo. Un otrs, kas man palīdz gribēt ūdeni, tā ir tēja, un viņa mutē rada tādu sausumu sajūtiņu, un tad man visu laiku gribās padzerties un gribās padzerties. Un vēl viņa man dod enerģiju. Tad, kad viņa pietrūkst, man nevajag ne kolu, kafiju es vispār nedzeru, bet man nebija vajadzēja vairs kolu, bet dzerot šo tēju, man enerģija pietiek pilnīgi visai dienai. Tādas ir manas brokastis, un tās ļoti stipri mainījušas manas pašsajūtas, manu izskatu, manas darba spējas, manu nervu sistēmu. Un nākošajā video es pastāstīšu varbūt par katru produktu atsevišķi, ko tieši un kāpēc. Kas ir tieši tajā produktā un kāpēc tieši es viņu ēdu.